Rajab mēnesis ir 7. mēnesis Islāma kalendarā un viens no svētiem mēnešiem, kā Allah vispār saka, patiesi mēneši skaits pie Allah ir 12 mēneši, kā tas ir noteikts Allah grāmatu dienu. Kad viņš radīja debesis un zemi, no tiem 4 ir svētī mēneši. Svētī mēneši ir Dulqāda, Dulhidža, Muharram un Rajab. Rajab mēnesis tika uzskatīts par labestības un svētība ievadu, kas iepriekš sakārto Šābāna un Ramadāna mēnešus. Pirms Islāma laikmeta Ažģāhilija Rajab bija viens no visvairāk cienītiem mēnešiem. Arābu vidū nosaukums Rajabu ceļas no vārda tarģīb, kas nozīmē godināšanu un pagodināšanu. Šajā mēnesī atturējās no karošanā, tā godinot un baidoties apganīt. Daži dzietnieki min, ka Radžaba mēnesim pirms Islāma laikmeta Arābu vidū bija vairāk nekā 14 nosaukumu. No šiem nosaukumiem Al-Asam klusējs, jo tajā nav dzirdama ieroču šindona. Al-Asab, jo tika uzskatīts, ka šajā mēnesī žēlastība tiek bagātīgi izlieta. Harim svētums ir sen, jo tā svētums ir sens. Muqīm, jo svētums ir pastāvīgs un nemainīgs. Daudzo nosaukumu esamība norāda uz lietas lielo nozīmīgumu un cildēnumu. Radžaba mēnesī Islāmā ir liels tikums un augsts status, līdzīgi kā pārējiem svētajiem mēnešiem, tomēr tas notika izcēls ar kādu īpašu pielūgšanas veidu atšķirība no citiem mēnešiem, jo par to nav autentiski pierādījumi no Dieva sūtņa sallallahu alaihi wasallam. Ibn Taymija rahimahullah sacīja: visi hadīthi, kas tiek stāstīti par Radžabu īpašu tikumu, par gavēnu tikumu tajā vai par gavēnu kādā tā daļā, kā arī par īpašu lūgšanu tajā, piemēram, ar-ragāib lūgšanu, ir mēdī un izdomājumi. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sacīja, katrs hadīths, kurā ir minēt Radžaba gavēnes vai kādu nakšu īpašu lūgšanu tajā, ir izdomāts un nepatiesīgs. Tādēļ šajā mēnesī jāuzmanās un no reliģiskām jaunu veidu praksēm bidā, kuras daudz cilvēki mēdz iekrist. Nav pareizi īpaši stāstīt Radžabu saistīt Radžabu ar noteiktam lūgšanu, piemēram, ar-ragāib vai al-alfija, vai īpašu ziedošanu, zekā, vai visus tā vai dalu dienu gavēnu. Tāpat nevajadzētu noteikt īpašu pieslēgumu vai svinības 27. naktī, uzskatot to par nakti, kad notika Isra un Mi'rāž. Tomēr nav aizliegts šajā mēnesī vairāk darīt tos labos darbus, kurus cilvēks parasti veic citos mēnešos, piemēram, gavēni, nakts sarga lūgšanas, qiyāmul layl un umra, bez uzskata, ka tam ir īpaši pavidus tikums, bet kā sagatavošanās Ramadānam. Kā teikts, Radžaba ir kā vējš, Šaabān kā mākoņi, bet Ramadān kā lietus. Kas neiesēja Radžabā un neapūdens Šaabānā, tam būs grūti novākt labumus Ramadānā.